kā tad ieviest šo utopijas likuma projektu. Es domāju, ka šis ir daudz vieglāk ieviešams nekā cilvēki patiesībā saprot, jo kas tad ir vispār šī ideja, no kurienes viņa ir radusies? Patiesībā daudzās valstīs viss šis nacionālo interešu likuma ideja kā tāda, viņa strādā jau bez kaut kādiem esošiem likumiem. Tu vari paskatīties kaut vai to pašu Lietuvu, kur ir ļoti nacionalistiski noskaņota valdība, kas tiešām rīkojās ekonomiski atbildīgi un iedzīvotāju labā. Tieši tas pats ir Šveicē un ļoti daudzās citās attīstītās valstīs. Vienkārši vajag paanalizēt, kas ir kopīgs tām valstīm, kas ir attīstījušās. Un šī gadījumā tieši tāpat kā mēs izanalizējam, kas ir kopīgs visam valsts aparātam, un viņiem visiem ir viena kopīga lieta, un tās ir intereses. Ja mēs paskatāmies, kas ir attīstītajām valstīm kopīgs, tad mēs arī ļoti labi varam saprast, kurā virzienā mums pašiem ir jāiet. Mēs atlasām tikai tās lietas, kas ir kopīgas visām attīstītajām valstīm, un kāpēc Igaunija un Lietuva, kas ir tie elementi, kas viņus bīda strauji uz priekšu. Strauji bīda viņus uz priekšu. Igaunijā jau tas ir arī tas, kad viņi pieņēma ekonomiski iedzīvotājiem, teiksim tā, valstiskus lēmumus, nosprauda mērķus, ko viņi iet, digitalizācija. Mēs arī tādā pašā virzienā varam doties, un es teiktu, ka mēs pat viņus varam apsteigt. Vēl labāk uzlabojot procesus un saskatot viņiem, atrodot viņu kļūdas un uzlabojot viņu procesus. Tā kā idejas, principā, ir ļoti daudz, kā to visu var attīstīt.